Sveiciens visiem hokeja draugiem, visiem hokeja līdzjutējiem. Latvijas 105. dzimšanas dienu svinēsim TV4 ēterā. Svinēsim šeit, Kurbada ledus hallē, kur šovakar Optibet hokeja līgas regulārās sezonas spēlē Kurbads, kas šobrīd turnīra tabulā ieņem 3. pozīciju, uzņems savā laukumā. Šobrīd Lietuvas spēcīgāko komandu Kaunas City turī Strāpe. Sākot tagad metiens un arī pie Serhija Pisarenko. Ukraiņu vārtu vīram gan pieklājīga statistika. Trāpīt par īpu Artūram Ozoliņam. Tagad kļūda piespēlē Žukausks, komandas kapteinis. Žukausks un vārti 1-0. Lūk, Kaunas vienības kapteinis liek Kurbadam samaksāt par kļūdu. Pārtver piespēlē aizskrien pretuzbrukumā un panāk 1-0. 4. vārti šajā sezonā. Šajā brīdī līdzīgas domas. Hokeja vārtsargiem gan parasti ir ļoti īsa atmiņa. Viena nepatīkama epizode ir jāatstāj pagātnē, jāizmirst. Pagājušajā sezonā Kauņu līdz čempionu titulam aizved Sergejs Durdins. Latviešu speciālists, tikmēr šeit Milbergs glābja komandu. Vēlreiz pirmā mājiņa pretuzbrukumā. 11. novembrī Latvijas dienā. Tagad labi saspēle, metiens vārti 2-0. Iedzeļ pretuzbrukumā vēlreiz Kauņa. Krīt iekšā aizsardzībā Kurbads un par šīm kļūdām jāmaksā ar jau otrajiem ielaistajiem vārtiem. Tur klubdam krīzdam izspēlē pretuzbrukumu. Vies un precīzs metiens. Pozicionāli šis pirmais virknējums mēģina izspēlēt Jakimo metiens. Pisarenko atvaira, bija rezultatīvākais hokejists. Ciprus tikmēr pagājušajā sezonā bija Rīgas Dinamo rezultatīvākais spēlētājs. Kreisajā malā arī Lietuvas izlasē spēlēja Aivars Beņģis. Pauzē, tagad sako piespēle, pauze. Metiens, Milbergs atvaira metienu. Šeit gan neprecīzi piespēle. Mahala kreisajā malā 3-2 izgājiens metiens. Ripa lido virsū Arginto Milbergam. Šeit augstasinīgi, viegli piespēle, un tagad teicam tālā piespēle. Moments un 3-0. Vēlreiz Kauņi iedzeļ pretuzbrukumā. Nazars Rūžņikovs pieliek rezultatīvu punktu. Izcil tālā piespēle, izgājiens 2-1. Un kāpēc mācību grāmata? Šo uzbrukumu izspēlē Kauņa. Mickevičs, Jakimos un Ozoliņš, kā arī Aleksandrs Biškins, kurš tieši tagad met no vārtu priekš, tomēr metienu pagūst, nobloķēt, un Ripa tiek aizsūtīta. Ja reiz iepriekšējais trīnieks nespēja gūt vārtus, bet tagad pretuzbrukums saspēle, metiens vārti. Izcili skaisti vārti Kauņai, 4-0. Un arī jaunizveidotais Kurbad pirmais virknējums. Nespēja neko padarīt pretiniekiem, saraut gabalos tiek Kurbada. Jādomā jauns scenārijs, kā izglābt šo maču, kā izvairīties no zaudējumu savā laukumā pret Kauņu. Šeit Novikovs, skaisti vārti, un Aleksandrs Novikovs šo plānu laikam ir lasījis. Ir iepazinies iepriekš un izdodas vismaz viens vārds viņam atspēlē. Uzdāvina sev vārtu dienā vārtus. Iespēja pārtvērta, vēlreiz jāstāv uzbrukuma zonā. Lievšits. Novikovs. Vārti Aleksandrs Novikovs. Novikovs šaus vārta dienā. Otrie vārti īsā laika sprīdī Aleksandram Novikovam un 2-4. Kurbads tiešām pie pirmās iespējas raidīja Ripus pretinieku vārtiem. Salīdzinoši maz metienu no tādām 2 punktiem turnīra tabulā. Reica vārti! Skaidriskajā vairākumā Aivars Beņģis pieliek rezultatīvu punktu no vārtu priekšas, un Kauņa panāk 5-2. Mickevičs. Mickevičs met, Pisarenko tver. Atpakaļ uz zilo līniju, Galkins.
Jekimovs met, Jekimovs iemet. Precīzs metiens tālajā stūrī. Nosaks Pisarenko. Un vārti arī Robertam Jekimovam. Vēl 47 sekundes. Kauņa tiek pie uzvarās 5-3. Kauņas City izbraukumā apspēlē Kurbadu.